Sveiki! Šodien parunāsim par to, kā atpazīt situācijas, kurās mēs zaudējam enerģiju, un kā atpazīt cilvēkus, kuru klātbūtnē tas notiek. Runāsim arī par iemesliem, kādēļ varam piesaistīt šādas enerģijas novilcējus, un empātiju kā īpašību, kas no vienas puses mums palīdz veidot noturīgas emocionālas saites ar otru cilvēku, bet enerģijas ņēmēji to var izmantot pret mums. Un astroloģijā visbiežāk enerģijas zudumus redzēsim kā Saturna negatīvo ietekmi uz otra cilvēka sauli un mēnesi, vai arī Plutona un Skorpiona zīmes akcentus savstarpējās sinastrijās. Bet tagad par visu pēc kārtas. Ja skatāties mani pirmo reizi, mani sauc Maija, esmu astrologs ar īpašu interesi tieši attiecību un sadarības astroloģijā. Ja jūs interesē šīs tēmas, klikšķiniet uz pieraksta pogas lejā šim YouTube kanālam, lai saulaicīgi uzzinātu par nākamo video. Un tā, kas tad ir empātija un kad tā mums sāk traucēt? No Wikipēdijas lasām, empātija jeb līdzjūtība ir otra cilvēka emocionālā stāvokļa izpratne līdzpārdzīvojot. Spēja paralēli pārdzīvot tās emocijas, kuras izjūt otrs cilvēks, it kā iekļūstot otras subjektīvajā jūtu pasaulē. Tik tālu viss it kā būtu labi, vai ne? Mēs spējam iejusties otra cilvēka ādā, atbalstīt grūtā situācijā un nolasīt otra noskaņojumu, lai saprastu, kā uzvesties, kā izturēties. Spējam arī pielāgoties otra noskaņojumam un izjust patiesu prieku par viņa prieku, patiesu prieku par viņa uzvarām, sasniegumiem, vai vienkārši rezonēt ar viņa labo garstāvokli. Tikai šeit ir viens bet. Ja draudzībā vienmēr tieši mēs esam tie, kas atbalsta, līdzpārdzīvo, seko otra noskaņojumam un atbalsta. Tikai mēs esam tie, kas saka jā, kad otrs grib kaut kur doties, bet tad, kad kaut ko vajag mums, tad vai nu nav laika, vai arī tas tiek vienkārši noignorēts. Un šeit neliela atkāpe, ja? Šeit es tiešām negribētu nevienu apvainot vai nosaukt par sliktu, jo, kas ir interesanti, ja mēs skatāmies tieši no astroloģijas viedokļa, tad ar dažādiem cilvēkiem arī mēs paši varam nonākt vienā vai otrā enerģijas apmaiņas pusē, atkarībā no mūsu Saturna un Plutona aspektiem pret otra cilvēka svarīgajiem kartas punktiem. Jā, un acīm redzot, ne ar visiem mēs varam būt uz viena viļņa. Tā ka šīs lietas var skart arī mūs pašus, pilnīgi neapzināti un pat negribot. Jā, jums taču arī droši vien apkārt ir tādi cilvēki, ar kuriem nekādi nesanāk dejot vienā ritmā, vai ne? Un sajūta ir, kā ar klibu kāju. It kā cilvēks grib ar jums draudzēties, jūs arī tā kā gribētu, bet neiet tai ritmā, jā. Un būsim godīgi, mēs varam arī nenojaust, ka kāds cits šādi izjūt mūs, un atgādināšu, ka šis process nevienmēr ir apzināts. Jā, bet šobrīd parunāsim par situāciju, kurā šo spiedienu jūtam mēs no kāda cita, un it kā tuvi cilvēki sadarbojas uz nevienlīdzīgiem noteikumiem, kur viens no pārējiem iesaistītajiem visu uzmanību vēlas tikai sev, bet otrs pakļaujas, tā teikt, mīļā miera labad. Cits jautājums, protams, ir, kāpēc viens pakļaujas, otrs nē, vai kādēļ tu visu laiku piekrīti, kādēļ tu nerunā par sevi, kādēļ cilvēki vispār neatgādina, nepievērš tam uzmanību un vispār kādēļ jābūt attiecībās ar cilvēku, kur klātbūtnē mēs jūtamies slikti. Tas jau ir cits jautājums, protams. Vēl jau ir viena lieta, ka nav jau tā, ka uzsākot draudzību vai attiecības, mēs vienmēr zinām, kā tas būs, vai ne? Mēs sējam kopā uz kādiem simpātijas pamatiem un tad soli pa solim ikdienas situācijās lolojam un audzējam šo draudzību.
Un sākumā ne jau vienmēr mēs ņemam vērā šos it kā sarkanos karodziņus, kā piemēram nerēķināšanās ar tavām vēlmēm, kavēšana, neatvainošanās par kaut kādām lietām, likšana uz sevi gaidīt, koncentrēšanās tikai uz sevi, ignorēšana, tava noskaņojuma nepamanīšana. Un tā tālāk. Te var būt daudz un dažādas visādas sīkas niansītas, bet kas notiek sākumā? Sākumā mēs rodam pat loģisku attaisnojumu katrai šai darbībai. Piemēram, katram var gadīties, vainīgi ir apstākļi. Protams, apstākļi, ne jau cilvēks. Ja? Tu taču to neizdarīji tīšām. Ja? Šodien tāda diena, vai viņai taču vajag, esi tā kā saprotošāka, vai šodien tāds noskaņojums. Un tad mēs varam vainot arī sevi kaut kādā mērā, jo esi taču iejūtīgāka, esi taču saprotošāka. Bet ar laiku tas var sākt kļūt apgrūtinoši. Un ja pēc katras tikšanās ar konkrēto cilvēku mēs vienmēr jūtamies izsmelti un kopā pavadītais laiks kādēļ neliekas nemaz tik jautrs kā otram, tad ir jāsāk padomāt, kas tam varētu būt par iemeslu. Jūs dodat savu enerģiju, laiku, labas idejas, savu telpu, entuziasmu, varbūt pat naudu. Un empātiski cilvēki jūt otra cilvēka noskaņojumu, cenšas palīdzēt, bet tā kā empātiski cilvēki neprot novilkt un turēt stingras šīs te robežas, tad bieži vien mēs nonākam pie sajūtas, it kā enerģētiskie vampīri burtiski jau ir ielīduši kaut kur mūsu enerģētikas laukā, tā kā gandrīz vai ielīduši tev zem ādas, ja, un neatstājas. Un, ja godīgi, mēs pat nezinām, kā atkratīties. Tur ir šī sajūta, it kā kaut kas lien tev virsū, kaut kas ir pārkāpis tavas robežas, bet tu to burtiski nevari dabūt no sevis prom, un cilvēks iet tev virsū, tā kā melna nāve. Ja? Piemēram, man bija draudzene, kurai bija daudz brīva laika, mēs viegli varējām sarunāt visādus interesantus pasākumus, un sākumā bija arī ļoti interesanti, jā, mēs it kā interesanti pavadījām laiku, bet viņa beidza kavēt. Sākumā vainīgs bija sabiedriskais transports, jo viņa nav zinājusi, ka trolejbus iet tik reti, lai gan visu laiku lieto viens un tos pašus trolejbus. Ja? Tad jau vēlāk bija kādi citi iemesli, kāpēc atkal laicīgi nevar tikt ārā no mājas. Ja? Un tad jau sākās gadījumi, kad cilvēks jau zināja, ka kavēs, bet pat neiedomājās vairs pabrīdināt, neiedomājās vairs piezvanīt, vai arī piezvanīt pēdējā mirklī, ka tu jau sen jau gaidi, vai sen jau esi izgājis no mājas, un tad ir kaut kādi apstākļi, jā. Vai arī pabrīdina tad, kad es jau pati zvanu un prasu, kur tad tu esi, es jau esmu tā kā nogaidījusies, kas ir, jā. Protams, bija vēl visādi it kā sīkumi, kurus es sākumā neņēmu vērā, bet kaut kādā mirklī es sapratu, ka pēc katras šādas kopā būšanas es noteikti nevaru teikt, ka esmu jauki pavadījusi laiku un atpūtusies. Turpretī viņa vienmēr bija tāda pēc mūsu tikšanā tāda uzlādējusies un tik priecīga, un kad tad mēs tiksimies atkal un tā tālāk, jā. Ko darīt? Protams, es vienmēr sākumā iesaku ar cilvēku aprunāties, bet mūsu šodienas tēmas ietvaros, ja, par empātiskiem un saprotošiem cilvēkiem, te ir jāakcentē viena lieta, ka pirmkārt viņiem ir ļoti grūti par šādām lietām runāt, jo ir sajūta, ka otrs var apvainoties. Un empātiskiem cilvēkiem nekas nav briesmīgāks par to, kā otru apvainot vai būt par iemeslu tam, kad kāds ir apvainojies. Ja? Un tas tiešām ir vismazākais, ko viņi gribētu, ja, otru apvainot un aizvainot. Un ja jūs esat pārāk empātisks, es te pat gribētu teikt, tā kā pārāk empātisks, ja? Tad jums ir jānovelk un jāmāk novilkt robežas, bet tas šķiet it kā jūs izdarītu spiedienu vai pat novelkot robežas, jūs jūtaties it kā jūs kļūtu rupji, un tas sagādā tik lielu
diskomfortu, ka jūs drīzāk atļausiet nodarīt pāri sev, nekā iesaistīsieties konfliktā vai iespējamā konfliktā vai iedomātā konfliktā, nu, vai sarunā, kas par tādu var izvērsties. Lai gan saruna ir pamatota, bet nu, šī sajūta, ka jums ir jāizdara spiediens, nu, tā ir ļoti problemātiska, un jūs visādi cenšaties izvairīties no šādas neērtas vai iespējami konfliktējošas situācijas. Jā, nu, protams, te arī būtu jāpajautā, kāda ir jūsu bērnības pieredze, vai jums bērnībā vispār ļāva runāt par savām vajadzībām un to, ko jūs gribat vai negribat, bet nu, tā jau ir atsevišķa tēma, daudz lielāka tēma, un par to mēs parunāsim citreiz. Nu jā. Bet tagad atgriezīsimies pie mūsu tēmas un parunāsim par visai veikliem enerģijas izsūkšanas veidiem, jeb enerģētiskā vampīrisma, apzināta vai neapzināta paņēmieniem, nu, un kā tos atpazīt. Un tā, pirmkārt, ja pēc katras tikšanās reizes jūs sākotnēji jūtaties tā kā mazliet izsmelts, uz jūsu jautājumiem enerģētiskais vampīrs dod viena vārda atbildes, nu, piemēram, jā, nē, nu, viss ir ok, ja? Nu, viņi nav ieinteresēti runāt ar tevi, nu, par sevi. Nu, tādēļ arī ir tādas strupas atbildes, viņi vēlas izvilkt informāciju no jums, jā. Un, protams, viņi kaut kad var pajautāt, kā tev iet, bet tas ir tad, ja viņiem kaut ko vajag no tevis. Un tad, kad jūs kaut ko entuziastiski sākat stāstīt, viņi neizrāda šo līdzjūtību, viņi nejūt jums līdzi, viņi neiesaistās sarunā, viņi neiesaistās jūsu entuziasmā, bet paliek tāda neitrāla un drīzāk, nu jā. Jā. Un ja viņus paraus skaudība, kas ir vēl trakāk, jā, tad viņi var pārtraukt jums un sākt diezgan nu tā kārtīgi runāt par to, kā viņi ir jutušies tādā situācijā un izjustīsiet nu, tādu nu, tā kā pārākumu sajūtu, jo viņi jūs pārtrauc, lai palielītos, kā viņi patiesībā uzvestos līdzīgā situācijā, un ka viņi šādā situācijā jūtas daudz spilgtāk, labāk, nu, un jūs izjutīsiet nu, tādu tā kā nomācošu spiedienu uz sevi, jā. Jo, kas te jāsaprot, tā vairs nebūs draudzīga viedokļa apmaiņa vai nu, tāda dalīšanās ar iespaidiem, bet viņiem ir svarīgi novilkt no jums enerģiju, izraisīt kaut kādā veidā jūsu diskomfortu un atņemt šo entuziasmu no jums, nu, nedodot neko pretī. Jā. Nu, viens spilgts piemērs, kā tas var izpausties ikdienas sīkumos, ir, nu, piemēram, tāds, kad kāds cilvēks tev uzdod jautājumu, tu atbildi, bet viņš nekādi nedod mājienu, ka tu esi atbildējis vai ka viņš ir sapratis. Nu, kā mēs sarunājamies? Ja mēs uzdodam jautājumu un jūs tagad man atbildat, es saku, jā, nu labi, jā, skaidrs. Ja? Bet viņi neko tādu nedod. Ja? Viņš nepamās ar galvu, nepamirkšķinās ar acīm, neiesaistīsies diskusijā, bet vienkārši tevi vēros, ja, gaidot, ka tu pateiksi vēl kaut ko, nu tā kā velkot no tevis ārā vēl kaut ko, ko tu it kā varētu nebūt pateicis. Jā, lai gan sen jau viss ir pateikts, sen jau viss izskaidrots, bet viņi nesaka, jā, ok, vai jā, protams. Viņi tevi vēro, ja? Un tu gaidi kaut kādu nu, tā kā signālu no viņa, nu, kad tu esi sapratis, bet tāda signāla nav. Un tā ir ļoti dīvaina sajūta. Pavērojiet, kādreiz jums var gadīties ar cilvēkiem šāda situācija. Jā, nu, nākamais tips, kas novelk enerģiju, tas ir kritiķis. Nu, kritiķi var enerģētiski noniecināt katru jūsu ideju, pat bez vārdiem, ar skatienu vien,
Nu, kaut kā tā, jā. Var arī apsmiet to, vai stāstīt, kādēļ tas nebūtu labi, kādēļ jums neizdosies. Viņi var arī jums pārmest to, ka gribat kaut ko mainīt, kāpēc tu vispār, ko tu te ņemies, viss taču ir labi, ja? Un, nu, principā tāda smadzeņu skalošana, jā. Un vecais strādāja taču tik labi, vai arī viņi var pārmest, ka jūs vispār mēģināt kaut ko jaunu, nu vai vispār gribat darīt kaut ko citādāk. Un kas te notiek? Tā ir jūsu enerģijas sabotēšana, tā kā kavēšana, lai jūs nevarētu mainīties, lai jūs nevarētu augt. Nu, vai arī tā ir vēlme vienkārši jūs kontrolēt. Ja? Jo tas var arī atgādināt viņiem pašiem par to, ka viņi paši negrib mainīties, ka viņi paši ir iestiguši kādā situācijā, ka viņi paši negrib augt vai arī baidās no izaugsmes, ja? Nu, vai baidās pamēģināt kaut ko jaunu. Un jūs visu laiku figurējot viņu acu priekšā, esat nu, tā kā dadzis acīs, nu, tāds atgādinājums par viņu pašu neveiklību vai nepilnvērtību, nu, vai arī kaut kādiem kompleksiem. Jā, nu, piemēram, jā, kad meita mammai prasa, mammu, varbūt man vajag aiziet pie friziera, pamainīt frizūru, apgriezt matus. Nu, ko tu domā? Nu, tā stāv pie spoguļa. Un māte atbild jau kuro reizi. Tu esi jauna, tev neko nevajag, bet man gan vajadzētu to un šito. Tu esi jauna, tev neko nevajag. Ja? Izmazgā, saķemē un viss būs labi. Un ej, jā. Nu, tā tad seko garš arī uzskaitījums, kāpēc man neko nevajag, bet lūk, viņai vajag to un to un to. Un tu tā domā, nu, tu tā kā priecīgs gāji parunāt un nu, tā kā jūties, nu, tāds, tā kā tev būtu sega uzmesta virsū, ja? Ej un nokaunies, ja padomā, te matus sataisīsies apgriezt. Ja? Nu, jā. Un jums šķiet, ka dzīvē tā nenotiek, ja? ka mūsu tuvie un mīļie cilvēki pēc noklusējuma vienmēr vēl mums labu. Jā, nu šāda enerģijas sabotēšana ļoti, ļoti bieži notiek tieši ģimenē un notiek tādās vienkāršās ikdienas situācijās. Un bieži vien mēs jūtam, ka te ir kaut kāda greizsirdība, bet tu to ar prātu vispār nevari apspriest, jo šim cilvēkam, nu tā kā pēc definīcijas vai pēc noklusējuma vajadzētu vēlēt tev labu un vajadzētu tev palīdzēt, un tad iet, nu tāda, nu, nesaskaņa attēls ar skaņu neiet kopā, un tu jūties, nu tāds apmulsis, jā. Nu, lūk, bet tas tātad par šiem te kritiķiem. Nākamais tips ir tie, kas liek mums justies vainīgiem. Un jāteic, ka šis ir visbīstamākais enerģijas novilkšanas tips, jeb enerģētiskā vampīra tips, jo, lai ko jūs darītu, lai kā censtos, jūs ar šo cilvēku, un es kādēļ vienmēr iepraties kaut kādās situācijās, kurās jūs beigās izrādaties vainīgs. Un tad jūs cenšaties šo vainu izpirkt un cenšaties visādi izdabāt, un tas nekādi nenotiek, jo jūs atkal ieperaties kaut kādās līdzīgās situācijās, un tas nekad nebeidzas, un tā, nu, pamazām, šī cilvēka klātbūtnē jūs saprotat, ka jūs vispār nespējat adekvāti uzvesties. Jā. Nu, te jau mazliet velk uz tādiem narcistiskiem personības traucējumiem. Jāatcer, šeit ir viens, to jūs nevarat mainīt, bet šī nav šodienas tēma. Tātad atceramies atslēgas vārdu vainas sajūta. Nu, piemēram, jūs dodaties ceļojumā ar draugu, un viņš ir apsolījis arī visu izplānot, lai jūs varat atpūsties. Nu, tik tālu, it kā viss izklausās lieliski, nu, pat brīnišķīgi, vai ne? Pirmajā dienā, zinot, ka jums patīk kalni, viņš ierosina doties pa vienu turisma taku uz kalna virsotni, no kura paveras tur brīnišķīgs skats, un zinot, ka jums patīk šie skati un jūra un kalni, un viss ir brīnišķīgi, jā. Bet, sākot kāpt augšā kalnā, viņš visādi izrāda, ka patiesībā viņam ir bail no augstuma, un turpmākais kāpiens gandrīz nav iespējams. Nu, un interesanti arī tas, ka visa situācija šeit pavēršas tā, it kā jūs būtu viņu uz šejieni atvedusi, un loģiski jūs izjūtat vainas sajūtu.
kā es tagad cenšos pierunāt cilvēku kāpt kalnā, kuram vispār ir bail no augstuma un kurš vispār to nekad nav gribējis darīt. Bet tajā mirklī, kādēļ jūs neiedomājaties, ka patiesībā tā bija viņa ideja braukt uz šo kalnu. Jā. Interesanti ir tas, ka, piemēram, jūs ierosināt kāpt lejā, bet jums tiek paziņots, nē, ka jūsu dēļ viņš ir gatavs paciesties. Un beigās jūs jau uzkāpjat tajā kalnā, izstaigājat visu, kas bija plānots, taču kādēļ nespējat par visu šo izjust prieku un beigās jūtaties vainīga, ka esot kaut kā sev negribot ievilkusi viņu tādās aktivitātēs, kas liek viņam justies slikti. Un to, ka tas bija viņš, kas ierosināja šo kāpšanu, jūs atcerēsieties tikai vēlāk, pēc gadiem, psihologu kabinetā. Tas tāds piemērs par vainas sajūtu. Bet tagad parunāsim par galveno, kā tad aizsargāties. Jā, tātad pirmais bija pamanīt, ka kaut kas tāds vispār notiek, un saprast, ka kaut kas nav tā kā vajag, un otrais, tātad aizsargāties. Un tā. Pirmais punkts, un kas ir ļoti svarīgi, nedodiet par daudz. Un šeit vēlreiz es gribu atgādināt, ka normāli draudzīgās situācijās mēs vienmēr dodam un saņemam, un notiek normāla enerģijas apmaiņa. Ja? Bet es šeit runāju par situāciju, kurā mēs jau zinām, ka šī nav harmoniska enerģijas apmaiņa. Tātad pirmais punkts, nedodiet par daudz. Ja? Empātiskiem un jūtīgiem cilvēkiem tas nav dabiski, tātad atturēties no došanas un dalīšanās, bet mums ir jāaizsargā sevi, jo empātiskam cilvēkam pat var šķist, ka tas ir rupji no manas puses neieguldīties un novilkt robežas, tad, kad otrs par kaut ko sūdzas, ja, un jums tad būtu jājūt līdzi, un cilvēks aiziet kaut kādā tādā negativitātē, bet jāmāk novilkt robežas. Piemēram, cilvēks, kad sāk čīkstēt un nekādu nespēja apstāties, tad jums ir jāatrod kaut kāds iemesls, kāpēc tieši tagad saruna ir jāpārtrauc, jo jums ir kaut kādi citi darbi vai kaut kas cits, jā. Vēl ko jūs varat darīt? Jūs varat pajautāt, kas labs ir noticis ar tevi? Un ja cilvēks nereaģē, tad pārtraukt sarunu. Jo jūs saprotat, ka citreiz, ja jūs paņemsiet svešu miskastīti uz sevi un pēc tam nespēsiet no tās atbrīvoties, jūs paši staigāsiet ar šo melnumu, ja? Un tad mēģiniet to dabūt ārā. Jā. Nākamais punkts ir necentieties uzlabot viņa omu, jo tādā veidā viņš paņem no jums enerģiju. Kad jūs tik cenšaties, un viņš tikai, un man tas nav labi, un šitais nav labi, un šitie tavi ieteikumi neder, un šito es vispār nesaprotu. Un jūs tā kā cenšaties uzlabot omu, dodiet kaut kādus priekšlikumus un nekas nav gana labi. Ja? Tātad mūsu uzdevums nav pārmācīt vai pāraudzināt kādu, jā, bet gan aizsargāt vispirms sevi. Jā. Viņiem nepaliks labāk tā vai tā. Tas nav viņu uzdevums. Viņu uzdevums ir izvilkt no jums enerģiju. Jā, viņi tikai vēlas tātad paņemt no jums laiku, jūsu resursus, jūsu enerģiju. Jā. Kā mans dēls vienreiz smaidot teica par vienu manu draudzeni, bet viņai tā vienmēr ir problēmas. Ja? Dažkārt no malas pat cilvēkam ir labāk redzams, kas notiek, nekā tad, kad tu esi tajā situācijā iekšā. Jā. Kas vēl, un tas ir pats dabiskākais paņēmiens, ja, tātad trešais, ja, sakrustojam rokas uz krūtīm. Un pēc iespējas pagriežamies, tā, ar sāni, nevis, tā kā šeit, kad mēs esam atvērti, krūtis ir atvērts, sirds čakra ir atvērta, un mēs, tā kā apmainamies, ja, bet šeit aizsargājam saules pinumu, šeit, un tā taču dabiski mūsu reakcija, paskatieties uz bērniem, viņš ir tā, ja, šādi, un to sirds čakru jau mēs, šitā ar aizsarg, tā, ja, mazi bērni, viņi ir tik dabiski, paskatieties, kā viņi to dara, ja, pagriežamies mazliet tā, ja, neesam atvērti kā grāmata, jā, jo tā ir dabiska aizsarga reakcija, bet, protams, jau atkal empātiskiem cilvēkiem negribas izrādīt, ja, šādu it kā
klāju nepatiku, un visi jau arī zina tagad, un pēc šiem te saucamajiem neverbālās komunikācijas veidiem, kad šādas te sakrustotas rokas uz krūtīm liecina par aizsargu reakciju vai par nepatiku vai kaut kā tā. Jā, un empātiskiem cilvēkiem, teiksim, var būt ļoti grūti izrādīt šādu klāju aizsardzības veidu. Jā, man likās ļoti jauks salīdzinājums empātiskiem un pārāk atvērtiem cilvēkiem ar tādu jauku, plašu, skaistu pili, kurai visi logi un durvis ir vaļā, bet neviena nav mājās. Jā. Un, ja neviena nav mājās, respektīvi, ja jūs neesat aizsargājis savu īpašumu, ja, tajā ievācas bomži. Ja, un tas notiek tāpat arī ar jūsu enerģiju. Jā. Tādēļ mums ir jāprot ieklausīties savā ķermenī, jāsaprot, kas tur notiek. Tātad ķermenis ir kā mūsu pils, ja? Un ir jāsaprot, ko mēs tajā ielaižam un ko mēs tajā neielaižam. Tas būtu īsumā par enerģijas ņēmējiem un tiem, kas biežāk uz to uzķeras. Ja es kaut ko nepieminēju, vai jums ir vēl kādi ieteikumi, kā atpazīt vai aizsargāties no šādiem enerģijas novilcējiem, rakstiet šeit komentāros, sirsniņojiet, ja likās vērtīgi, un pārsūtiet šo video, ja zināt vēl kādu, kam šie ieteikumi varētu būt noderīgi. Un, protams, ja vēlaties papētīt paši savu horoskopu un tā iespējamo sadarību ar kādu citu cilvēku, piesakieties konsultācijā un tiekamies nākamajos video. Atā!